Labdien, darbie skolēni! Šodien es, Vēstures sociālas zinātnes skolotāja, piedāvāju jums savu prezentāciju pa pirmai tēmai – sociālas attiecības un identitāte. Šodien mēs pievērsim uzmanību otrai temātai – personības attīstība un veselībā ietekmējošie faktori. Vispirms atkārtosim, kas ir indivīds, kas ir personība. Katrs cilvēks aug un attīstās. Vispirms panāmā kļūst fiziskā attīstība, bet līdz ar to mainās arī iekšējā pasaulē un veidojas personība. Katram rodas neatkarīgi spriedumi, katrs pats pieņem noteiktus lēmumus dzīvē. Cilvēkus vienmēr ir interesējis, kāpēc kāds rīkojas tieši tā un ne citādāk. Par individa rīcību un izvēli ir atbildīga arī cilvēka personība. Kas ir personība? Personība ir cilvēka psiholoģisko īpašumu kopums, kas ietekmē viņa rīcību un uzvedību dažādas situācijas. Bieži vien ikdienas sarunās ar vārdu personība tiek apzīmēts kāds īpašs cilvēks, tāds, kas ir daudz ko sasniedzis vai ir ļoti pārliecināts par sevi. Bet tā teikt nav korekti, jo katram cilvēkam ir sava personība. Personība ir raksturā un psiholoģisko īpašumu grupa, kas piemīt cilvēkam, un cilvēks ir savas personības valkātājs. Personība ietekmē cilvēka rīcību, bet cilvēks var ietekmēt un mainīt savu personību. Personības veidošanas ietekmē ne tikai pats cilvēks, bet arī viņam apkārt esošā vide un cilvēki. Kādi faktori vispirms ietekmē uz personību izveidošanu? Vispirms cilvēka vajadzības, gan materiālas, gan garīgā, gan sociālas. Zināšanas un prasmes, raksturs un temperaments. Cilvēka vajadzības ir būtisks personības ietekmēšanas elements, tādēļ, ka jo vairāk vajadzību cilvēkam ir apmierinātas, jo vairāk viņš var pievērsties izglītībai, attiecībām ar citiem cilvēkiem un sevis pilnveidošanai. Ja cilvēkam nav, kur dzīvot un ko ēst, un katru dienu jāuztraucas par izdzīvošanu, tad visbiežāk šāds cilvēks ir nomākts, drosmīgs, noslēgts. Savukārt, ja cilvēkam pamatvajadzības ir nodrošinātas, viņam ir vieglāk veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Viņš vairāk laika var veltīt saviem hobijiem un tā tālāk. Tik pieņemt, ka, ja cilvēkam ir plašas zināšanas un prasmes, viņa personība ir atvērtākā, virzīta un papildus zināšanas iegūšanu. Piemēram, cilvēki, kuriem patīk mācīties ko jaunu, arī sastarpēja attiecības ir atvērtāki, viņiem patīk komunicēt ar cilvēkiem, lai uzzinātu ko jaunu. Viņi parasti vairāk apziņā savas darbības nozīmi un sekas. Viena no būtiskajām lietām, kas ietekmē cilvēka personību un ko ir visgrūtāk mainīt, ir viņa temperaments. Temperaments nosaka ne visu, ko mēs darām, bet kā mēs to darām. Un mēs zinām, ka ir 4 grupas temperamentā. Tas ir holēriks, psihotips, holēriks, sangvīniks, melanholiks un flegmātiks. Runājot par sociālajām attiecībām, identitāti un lomām sabiedrībā, mēs visbiežāk attiecinām šo tematu uz savu ikdienas pieredzi un apkārtējo sabiedrību. Taču vienlīdz svarīgi ir atcerēties,
kā arī vēsturiskam personam bija sava identitāte, un tā nenoliedzami ietekmējusi arī vēstures attīstību. Es jums piedāvāju vienu tādu formatīvu uzdevumu, kurā ir mana teorija, pirmā tēma, un jums jāizpildiet šo uzdevumu. Atbildiet uz dažādiem jautājumiem, kuri palīdz jums saprast cilvēka personību, īpatnības. Un es gribu pievērst uzmanību tādiem īpašiem kā izcelsme, un ir jautājumi, uz kuriem jums jāatbildiet. Piemēram, galvenais jautājums, kāda ģimene un vide šī personība ir dzīmusi un augusi. Tad ģimene un vide arī ļoti svarīgi ietekmē uz personību attīstību. Otrā pozīcija - izglītība, kādu izglītību personība ieguva un kādas iespējas iegūta izglītība deva, kādu sociālo stāvokli tā palīdzēja iegūt, kas personību varēja apmierināt tas izglītība un kas ne. Trešais moments, tas ir karjera, kādus panākumus šis personība guva, kādi ir būtiskākie pavērsiena punkti šīs personības karjera, kas varētu būt šo pavērsiena punktu cēlonis. D. Mūža nogale. Kā var vērtēt katras personības mūža nogali? Palīdziet atbildēt uz 3 mini jautājumiem. Kas notika ar personību, kas bija šī notikuma cēlonis, kā personība pati varētu vērtēt to, kas ar viņu notika. Nākošais raksturojums, kā varat vērtēt katras personības raksturu, kuras īpašības vērtējamas atzinīgi, kuras var uzskatīt par diskutablām, kā personības rakstura īpašības ietekmē šī cilvēka rīcību. Un vēl vēsturiskie apstākļi arī ietekmē uz personību attīstību. Kā tie ietekmē personību? Kuri vēsturiski pavērsieni ietekmē personības dzīvi, ar kādam izvēlēm šo notikumu dēļ personība varēja saskarties, kas visticamāk noteica personības izvēlē, kas varētu to mainīt, ko šī personība varētu uzskatīt par savu kļūdu un cik liela ir iespēja, ka personība šo kļūdu atzītu. Un šajā uzdevumā ir 3 piemēri, 3 vēsturiski personi, kurus jūs varat izmantot: Joakims Vācietis, Oskar Kalpaks, Konstantīns Čakste. Ir arī avoti īsa autobiogrāfija, jums jāizlasiet un pēc tam atbildot visiem šiem iepriekšējiem jautājumiem. Ja jūs gribat izvēlēties savu kaut kādu piemēru no vēsturi, tad droši var izmantot arī savu piemēru vai no Latvijas vēsture vai no pasaules vēsture. Arī gribu pievērst uzmanību, kas ir sekmīga cilvēka īpašības. Ja mēs paklausājamies veiksmīgāku pasaules līderu un ietekmīgāku cilvēku padomus, tad ir iespējams atklāt vairākas sekmīga cilvēka īpašības. Piemēram, nebaidīties sākt vēlreiz no jauna, tas ir tāds teikums, jo nākošā reize nebūs sākšana no nulles, bet gan sākums, kas balstīts iepriekšējā pieredzē. Sekmīga cilvēka īpašība ir neuzticēt savas laimes atslēgas citam cilvēkam, darīt to, kas ir pareizi, nevis viegli, esi pacietīgs, labākas lietas nāk negaidītas. Ja tu esi noguris, tad iemācies atpūsties, nevis padoties. Dari visu iespējamo un neiespējamo, lai tavas komunikācijas prasmes būtu izcilas. Kādas labas rakstura īpašības šodien psihologi atzīmējas, sava profesionāla vide? Vispirms, konsekventa rīcība. Kas ir konsekventa rīcība? Atšķirība no mērķtiecības, konsekventa rīcība nozīmē, ka uzvedības modeli atkārtojas paredzamā formā. Mēs spējam atšķirt šāda cilvēka uzvedību
un pieņemtos lēmumus. Cilvēki rīkojas līdzīgi vienās un tajās pašā situācijā. Pārliecinātība. Pārliecināta personība tie saviem spēkiem zina, ko grib panākt, un mērķtiecīgi virzās savu sapņu īstenošanas virzienā. Šim cilvēkiem ir raksturīga stabila ķermeņa valoda, piemēram, taisna mugura un drošs skatiens. Viens no labākajiem veidiem, kā attīstīt pārliecību, ir praktizēt publisku runu. Jūs varat šeit spiežat pogu un paskatīties video materiālu par publiskas runu, kā izskatās labā runā, kad cilvēks runā publiski. Nākošais labās rakstura īpašības – optimisms un harizma. Šī ir arī labā rakstura īpašība, kas ir būtiska līderiem. Tā ir ticība veiksmei, pozitīvam iznākumam, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Optimisms dod spēku domāt un strādāt arī krīzes situācijā. Kombinācija ar harizmu šī ir ļoti spēcīga līderu īpašība. Un arī šeit, ja jūs bieži pogu, var arī paskatīties, kā var attīstīt harizmu, metodika. Un apzinātība. Apzināti cilvēki ļoti labi spēja atrasties šeit un tagad. Viņi domas nemetājas. Viņiem ir raksturīga spēja koncentrēties arī krīzes situācijas, kā arī šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja iedziļināties. Viņi arī ir jūtīgi pret detaļām un lietu kārtību. Viņi bieži izplāno visu tālredzīgu 2 soļus uz priekšu. Un 5. spēja pielāgoties. Šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja uzticēties, ieklausīties citu cilvēku viedokļus. Šī cilvēki labprāt sadarbojas ar citiem cilvēkiem. 6. drama free. Ļoti laba rakstura īpašība, kas norāda uz emocionālu stabilitāti un adekvātam reakcijām dažādas konflikta un augstas spriedzes situācijas. Un pēdējā atvērtība. Cilvēkiem, kuri ir raksturīga šī īpašība, parasti ir ļoti plašs interešu loks. Viņiem ir raksturīga zinātkārte par citiem cilvēkiem, notikumiem ārpus savas ierastas vides. Viņi grib paplašināt savu pasaules redzējumu, daudz ceļo. Kādī avoti es izmantoju savu prezentācijas? Vispirms es izmantoju materiālu no saita vietnes skola.lv, priekšmeta sociālās zinības un vēsture 1. Arī izmantoju materiālu runas skolā, kā attīstīt personību, un arī teoriju virtuālu skolu uzdevumu.lv. Tagad ir laiks paredzēts jautājumu uzdošanai. Ja ir kaut kādi jautājumi, jūs droši var man rakstiet. Paldies par uzmanību. Visu labu, jauku vakaru!